Un šobrīd jau pilnā sastāvā, un tagad būs noraidījums Lekringam. Un ļoti veiksmīgi uzreiz nogulēja Timaško iznācienu, un Timaško izrāvās, nopelnīja sodmetienu. Ja tas netiks realizēts, tad 2 minūtes būs. Tagad Akulovs ļoti lēnām mēģina atrast labāko risinājumu, un ļoti eleganti un vienkārši viņš apspēlē savu pretspēlētāju šoreiz Vārtsargu. Paskatīsimies atkārtojumā, kad tas notikās. Akulovs tur mani, un beigās nekādas kustības neizdarīja, vienkārši ar neērto pusi. Lekrings atkal nostājās zonā. Paskatīsimies, kas Sēsniekam šoreiz izdosies. Un ir vārti. Lekrings izlīdzina rezultātu, un vārtus būs Jānis Rajeckis. To apskatīsimies atkārtojumā, kā tad notika šī izspēle. Redzam atspēli, uzreiz spēcīgs asas metiens. Tagad ātrs uzbrukums, būs noraidījums tomēr, jā. Un vēl viens sodu metiens, kuru? Vai nu Bundzinieks, vai nu Drūkalns. Tā izpīrēts un eleganti. Mārtiņš Drūkalns dubulto savu komandas vārdu. Skatāmies atkārtojumā vēlreiz. Māniņš Bundzinieku un beigās nomāna Bundzinieku. Bundzinieks aizlet pilnīgi uz otru pusi. Un varēs atrasties vairākumā. Mežotnis tomēr neizdara metienu. Un tagad izdara un Toms Mežotnis ķeklo realizē vairākumu un izvirzās vadībā jau ar 3-1. Paskatīsimies atkārtojumā. Uzreiz neizdarīja metienu, izdarīja partneriem. Partneris atpakaļ un uzreiz turpmākajās nedaudz vairāk kā 7 minūtēs spēle to radīts. Un otrie vārti no ļoti līdzīgas pozīcijas. Jānis Rajeckis gūst otros vārtus. Jo interesantāk. Pasmēs ilgi tur gatavojas uz šo te izspēli. Un atkal tieši tajā pašā punktā Jānis Rajeckis vēl vienreiz nekļūdīgi. Tur neizdodas iespēt Rajeckam. Un vārti! 3 vārti! Kas par spēli Andris ir Rajeckis ar šo mēģinājumu izlīdzina spēles rezultātu. Paskatāmies atkārtojumā. Tomēr ķekavai neizdodas izspēlēt buļņu ārā no savu laukumu. Vai izdosies Lekringam realizēt un uzreiz jau izvirzīties vadībā? Un garām vārtiem meta Andris Malkavs. Viņam eleganti izdevās pārspēt Bundzinieku. Vai tas izdosies otrais? To noskaidrosim. Ļoti līdzīgā manierē un šķiet, ka Bundzinieks ir šo te gājienu atšifrē. Un eleganti. Tas tiešām aplauds vērts un redzam arī šeit skatītāji aplaudē. Tas bija skaists, apgriezās ap sevi pirēt un rīktīgi iepauzēja un ar tādu gājienu ir izvirzījis pirmo reizi šajā spēlē vadībā savu Lekrings komandu. Brīgmans tagad, ko Brīgmans parādīs. Un Brīgmans kļūdās arī pārmet pāri vārtiem. Ko mums parādīs Jurševs. Un arī neveiksmīgi šoreiz. Erika Kulova, kas būs? Un mēģināja pārmest pāri un līdz ar to redzam Lekrings priecājās, dodās laukumā. Un Lekringu varam apsveikt ar bronzas medaļām. Vēlreiz paskatāmies Akulovu metienu, mēģinājuši pārcelt pāri Bundziniekam. Tas neizdevās un redzam Lekrings priecājās par izcīnītiem bronzas medaļām.